Tāpēc, jā, ar M-mašīnu varbūt es pat īsti vairs negribu braukt uz Dragon Drive tātad braucienu. Piedalīties Dragon Drive braucienā, jo tur prasās tomēr kaut kāds superkārs. Visa Eiropa, tur arī pārējie dalībnieki, tur, man liekas, šogad arī viens tikai bija ar BMW, arī M8, ja nemaldos, bet, jā, man liekas, ka pārējie arī visi ir, vai nu McLaren, Lamborghini, tur. Uz superkāriem kā doma Ferrari arī paņemt? Zin kā, man patīk gan Ferraris, gan Lamborghini, gan McLarens. Tas pats Porsche jau. Porsche īsti, viņš jau arī jau tā kā superkārs, bet varbūt vēl tomēr pie sportkāra viņš tā kā vairāk ir, bet jā. Es redzēju, ka stāv viens McLarens. Oranžīgi dzeltens tāds. Jā, man piedāvāja to McLarenu mainīt pret G-klasi. Šodien man jāsazinās ar to klienti. 1-1 uzmainīt? Tur mums jārunā. 1-1 nevar būt, bet to mēs apspriedīsim. Tā ir interesanta mašīna. Bet ja mēs kā tu trāpīji tikko, ja tieši uz to mašīnu, tieši man ar viņu jāsazinās šodien. Tad jau varbūt šodien, kad podcasts iznāk, ir jau tu McLarenā sēdi mums. Es domāju, tur tik ātri tas nenotiktos, bet skatīsimies. Varbūt, lai saprastu, to G-klase ir tātad likvīdāk ziemai. Tāds McLarens, kur tagad viss pēc ārā tumšs, kurš grib viņu beigt braukt? 4x4 vai pakaļspiedziņa? Pakaļā. Pakaļ tikai? Jā, viņš ir pakaļā. Pa trasu gāzt ar viņu? Ar McLarenu vai ne? Nē, nebraukt. Pārāk dārgs priekštrases vai domā, ka nebūtu interesanti? Varbūt es izbrauktu ar viņu tad, ja viņš būtu nolīmēts PPF-ā un ja man būtu riepas jāmaina.